Nu, ko? Atkal pāris jautājumi ir. Tādi jau interesantāk teikšu, kad jau citiem var interesanti paklausīties varbūt un saprast, kā tas, kas, kur, ko. Tad jā, tad man tas viens jautājums bija trēdā no Viktorīni. Tā kā par tām sajūtām, vai esmu izskries kādu garāku gabalu jau tagad pa 20 km, vai esmu atdodies pa tā skriešanas sienu. Protams, es tur jau visu jau forši atbildēju, bet principā, jā, nu kā es paši redzējuši, man ir īsti tikai viens 20-nieks, tāds, bet tas bija kā 18 km jāskrien. Bet, nu, es viņu tajā aplītī novilku, mēs tāds aplīts, ka skrēja 19,2, un tad pievilku klāt līdz 20 km. Jā, tā kā tas bija tāds pirmais šajā treniņu ciklā mans 20 km skrējiens. Nu, rītdien būs tāds pirmais oficiālais, ko trenere likusi skriet vairāk kā 20. Tā kā tā, un tā skriešanas siena, labi, ka man izskaidroja viņš pēc tam, kas ir tā skriešanas siena. Nu, tāda vienīgā skriešanas siena, jā, nu, treniņu procesos man nav bijusi. Bet man ir bijis, kad es skrēju, tos savus pusmaratonus. Tad bija, kad es uzģasīju pa traku, un tad bija tā, ka noplīsa vispār. Bet tas tāpēc, ka fiziskais vairāk nebija iekšās, nevis, kad mentālā siena. Tāpēc, jā. Un otrs man bija TikTokā ļoti garš tāds jautājums par to jautājumu, kad skrien 7 km, vai noskriet skrien apmēram regulāri, apmēram pa 4-15. Jā, jaudīgi īstenībā, ja tā regulāri skriet 7-nieku, es tā tagad tikai sapņot varētu. Un jā, vai un plāno skriet 32 km, ko nekad nav darījis. Tāpēc es saku, viss jau beigās nosaka, visu jau mēs varam izdarīt, jebkurš, jebkādā sagatavotībā, viss atkarīgs no tempa, kādā mēs vēlamies to izdarīt, jā. Un tā kā, ja tas ir jaunietis, tad jaunietim baigi ar super gariem gabaliem. Es te ieteiktu aizrauties tur varbūt līdz 10 un visu, un baigi ne vairāk, jo, nu, ķermenis attīstās un viss tur tikai aug un tam līdzīgs, un baigi lielos lodzes salikt virsū, nu, nebūtu baigi prātīgi. Jā, tā kā es nezinu tā komentētāju vecumu, bet, ja tur ir 16 vai vairāk jau gadi, ka jau tas ķermenis ir kaut cik jau brieduma stāvoklī. Nu, uz 16 gadiem arī varbūt baigi vēl neieteikt tādu tik lielu garu distanci, bet, nu, ja jau ir kaut kāda 18 vai kas, nu, tad jau var dot lēnām virsū un skriet tādu, bet, ja ir mazāk 16 gadiem, nu, es vispār kategoriski teikt uzreiz nē, lai nebojā sevi, jo, nu, paspēs. Tikai, protams, ka gribās, ka kāds uzaicina tev kaut ko uzskriet vai kaut ko piedāvā, ir jau forši, bet šis ir tas jautājums, vai, nu, tas ir tā vērts. Jā, dot sev tādās iekšās, pat jau zini, ka tu vari, noteikti arī tu vari, bet pašlaids nebūtu ieteicams. Ja, kā saka, tiem vecuma posmiem iegalīgi pa jaunu. Ja jau tu 20 pāri gadi, tad jau easy, do virsū tikai. Tā kā tā, kāds strīpiņas palika no tunelīša. Viss, lai visiem atkal forša diena. Es dodos tālāk savos piedzīvojumos. Čau!